Esiet sveicināti! Gada sākumā Latvijas Banka nāca klajā ar nepārāk optimistiskām prognozēm par to, ka Latvijas ekonomika sāk atzist. Tas nozīmē mazākus ieņēmumus valsts budžetā un līdz ar to gandrīz neizbēgamu lielo investīciju programmu samazinājumu vai pat apstādināšanu. Vēsturiskā pieredze liecina, ka primāri līdzekļi tiek griezti ceļu remontiem un būvniecībai. Ja šobrīd budžeta situācija ir saspringta, tad mēs varam, 2015., 16., 17. gadā vairāk fokusēties uz Eiropas Savienības finansējumu, infrastruktūras sakārtošanai un ceļu sakārtošanai, un pēc tam attiecīgs budžeta situācijai uzlabojoties, vairāk to aizvietot ar valsts līdzekļiem. Diemžēl ne visās ceļu būvas programmās budžeta līdzekļus var aizvietot ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, tāpēc atliek cerēt, ka šogad Latvijas ekonomiskā attīstība būs labāka nekā prognozēts un naudu ceļiem griezt nost nevajadzēs. Šomēnes noslēgusies pieteikšanās vērienīgai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF finansiālā atbalsta programmai, kur paredzēts sadalīt te 15 miljardus eiro. Lielākā tieši šo līdzekļu tiks novirzīta Trans-Eiropas transporta tīkla prioritārajām programmām, tomēr arī pašmāju uzņēmējiem gan interesanti ir Marko Polo programmas turpinājums, kuras pamatuzdevums ir kravu pārvadājumu plūsmu novirzīšana no autoceļiem uz tūvsatiksmes kuģošanu, dzelzceļu un iekšējiem ūdeņiem. Kā raidījumā apliecināja satiksmes ministrijā, interese par programmas līdzekļu apguvi ir, tomēr tā noteikti būtu lielāka, ja būtu skaidrāk naudas piešķiršanas kritēriji un lielāks projektu līdzfinansējums no CEF puses. Kādiem konkrētiem projektiem Latvijā nauda tiks piešķirta, visdrīzākais uzzināsim tuvāko mēnešu laikā. 2014. gads Rīgas brīvostai bija rekordgads pārkrauto kravu apjomu ziņā. Līdz ar to tas bija intensīvs ne tikai ostā strādājošiem uzņēmējiem, bet arī ostas policijai, kurai būtiski pieauga darāmo darba apjoms. Mēs esam kontrolējuši gan dzelzceļa vagonu sastāvu, kas faktiski sastāv gan 21 000 vagonu mēnesī vidējais rādītājs un 30 000 smagā autotransporta vienības mēnesī. Un viena no prioritārām darbībām bija, protams, gaisa kvalitātes kontrole ostas teritorijā. Mēs esam iegādājušies speciālu aparatūru, beiguši apmācību, un līdz ar to darbinieki ir, kas turpināsies šogad. Tad putekļi, gan benzootvaiki, naftas piesārņojums Daugavas akvatorijā ļoti nopietni ir. Faktiski visas elektroniskās sistēmas, kas darbojās ostas teritorijā, saistās ar dažāda veida avārijām, negācijām, visas tiek uzturētas ostas policijā. Vēl viena no prioritāriem 15. gadā, protams, ir Krievsala. Rudenī projekts tiks pabeigts, un līdz ar to arī ostas policija pārņems Krievsalas apsardzi. Šogad ostas policija pastiprināti kontrolēs navigācijas ceļu drošību ostas teritorijā, kā arī tiks testēta jauna dzelzceļa kravu pārbaudes sistēma, kas uzlabos drošību un kontroles ātrumu. Lai veicas! Visu labu un tiekamies nākamā pirmdienu!